No, kā es jums teicu, tad šo bunkurēt manīm, ja? Iesim iekšā un apstīsimies, kas tur iekšā ir. Un tad lēni gari brauksim mājas pusi un no, ejam iekšā, ejam, tai, laišam. No, tā, lēnām tuvojamies šai noslēpumainai vietai. Redzat, kāds te ir bunkers, es nezinu, kā viņš ir domāts. Lēnām ejam. Te visi sagāzies tā prātīgi, mierīgi. Ejam tālāk. Tā mēs skatāmies, ko kāju liekam. Un, redzat, slīd vai neslīd, es nezinu. Pastīsimies, kas mums te ir iekšā. Nē. Bardaks. Te jau var. Es nezinu, ko te var darīt. Man liekas, no kara var paslēpties. Vienīgais. O. Kāds... Caurums veiku. Augšā. Tagad caurumu. Interesants vietas. O. Un kā jūs domājat, ridīgs kara bunkurs, vai ne? Auč. Tā apakšā ir. Fucking. O. Rail Baltica vilciens. Lietuva, Tallinn. Tallinn, Lietuva. Nu. Tagad, auč, bļaļ, kausās. Kā jūs domājat, baigā konstruktīvi, ne? Ko? Man tā liekas, ofigena. Kā te visādi ķēri sazīmētas sienas, vai? Forši vietiņa, ne? Bet, nu, ja šitādā būtu jāpaslēpjas ar dzelzs durvīm, kāpēc gan nē? Kāds interesants ķērs, vai? O, bļēd, šitā gan nevar rādīt. Tas tāds ir pa fokus tur. Interesants tāds. Jā. Šitādas vietas, man liekas, kad ir ētums. Re? Te kāds ir dzīvojis izstāsts, re? Kāds kaut ko ir dzīvojis, bet... Kā jūs domājat, kas tas tāds ir pa vēl? Rakstiet komentāros un šitais atkal kāds tāds interesants būs. Jūs redzat tās sienas? Tas ir... Kā lai saka? Tas ir betons. Tas ir ciets betons. Man liekas, ka pat bumba kara laikā nevarētu izsist viņas. Tas ir... Nu, rakstiet komentārs. Kas tas tāds par brīnumu ir? Pagrabs bunkurs, es nezinu. Sakiet. Kā jūs domājat, kas tas pa iestādījumi domāt šitais te? Mēģināsim vēl tādas vietas kaut kur atrast, un es jums noteikti parādīšu vēl kaut kāds tāds te brīnums. Redzēsiet, ka Latvijā ir visādas skaistās te vietas, ne? Kur noslēpumainas, ne? Bet ļoti slikti, ka mums nav tādas, tā kā jums ir pilis kaut kādas tādas pusgrūvušas, kur ir kaut kādas tādas pilsgrupas un tādas lietas. Mums viena tāda ir, bet tur ir, tā ir Siguldā un tad tur ir tālu jābrauc. Atkal man ar riteni ir ļoti tālu jābrauc. Es jau tā kā vienu dienu gribēju braukt, bet ziniet, laiks bija slikts un nekur neaizbrauc. Un tad man vēl riepa izsprāga ritenim. Un, ziniet, ar to braukšanu ir tā, ka ir grūti aizbraukt. Protams, ka vajag mašīnu un visu tiesības.
Ir grūti to visu sakombinēt kopā un jā. Un visi, kas mani skatās, lūdzu pasakiet, kāds jums ir laiks. Redzat, mums ārā saulīt spīd. Latvijā foršs laiks. Kaut kādi plus, ja nemaldos, plus 16 varētu būt, 17 grādi, protams, dārži. Cik jums tur ir silts un vai vējains, vai jums ir karstāks nekā mums? Pieminiet komentāros, sakiet, lūdzu. Smaids sejā un redziet, cik te smuki. Bet to jau var droši vien, ka visi cirtīs nostīm un te jau būvēs ar kaut kādu ekstē. Fēna vieta, no? No? Ko jūs sakat pa Latviju? Es domāju, ka tas ir to vērts atbraukt šeit un apstīties. Šitādas te vietas. Valmierieši jau, protams, ka visi zina, kas te notiekās un kas te ir, vai ne? Bet jums tāpat visiem nevienam neinteresē. Tā kā tā ir. Redzējāt? Reku labs. Redzējāt, ja? Reku labs bija tikko. Tikko kā kulmiņš aizskrēja. Nemaz nebaidījās. Tā ir. Labi viņi ir. Šodienai pietiksies. 5 video klipi mums ir un cik smuki iztaisīja. Vispārībā šeit, šai vietā, ja, šeit nebija nekā. Te bija zaļa pļava un krūmi. Te bija viss aizaudzis cietība. Redziet, te viss bija aizaudzis. Tagad te viss smuki iztīrīts, skaisti. Un paldies tiem, kas te izdarījuši savu darbiņu un attīstījuši šeit kaut ko. Gan es neredzēju iekšā. Es gribēju parādīt vienu lietu, ja. Redz, kur ir šito te trūku, redzat, ja, reku te, ne? Reku te. Es tik tā domāju, ka te, ierakstiet komentārā, man tā šķiet, ka te būs iekšā tunelis, jo kā tās lielās mašīnas tiks cauri visur šitai vietiņai, ja? Ja te būs tunelis, rakstiet komentārā un ja arī es esmu kaut ko ne tā pateicis, ja? Es iepriekš atvainojos, es ielīdzos privāti īpašumā. Es tikai meklēju vietas, kur pabraukāt un pastīties. Vienkārši tā, intereses pēc, reklāmas pēc, ja. Nu, tas arī viss. Pagaidām. Šo.